Sveiciens visiem Rītas zvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu Rītas zvaigznes veidotāja, un šodien piedāvāju paskatīties uz nākamo mēnesi, uz februāri, caur taro kārtīm, kādās enerģijās šobrīd atrodamies, kas notiek mūsu darbā, ar mūsu finansēm, ar naudu saistītos jautājumos. Tāpatās palūkosimies uz attiecībām, tās mums vienmēr ir aktuāls, un tāpatās uz, ja kādā no sfērām būs kāda sarežģījuma, paskatīsimies, kam pievērsties, vai tieši otrādi, kam nepievērsties. Šis video veltīts visiem vēršiem, lai februāris ir priekpilns mēnesis jums. Un sāksim ar to, kur šobrīd vērsis atrodas, kādas enerģijas viņu šobrīd. Cik interesanti, šī ir jau, man liekas, kad 2. vai 3. zīme, kurai šī kārtas tā kā izkrīt. Laikam esam tiešām vienotā laukā, pat tā nedalot pēc zīmēm. Šobrīd vērsim varbūt ir tāds tā kā mazliet nekomfortabli. Paskatīsimies, kas tā kā vēl ir. Jā. Šis ir tāds ļoti izteiksmīgs velns. Parasti velns ir par, teiksim, par kaut kādām atkarībām, varbūt par to, kur mēs tā ļoti esam arī pieķērušies caur tādu tā kā ego. Varbūt, kad, jo šis varētu būt kā kaut kā zaudējums, tad visticamāk, kad šis te zaudējums ir tāds, kurš kā zaudējums šķiet tikai priekš prāta, priekš ego. Bet ļoti bieži šī kārtas tiek apzīmēta kā divi šie te ceļabiedri, ceļotāji, kas nedodās iekšā kaut kur siltumā, citās kārtīs tā ir kā baznīca apzīmēta. Viņiem ir visas iespējas tā kā doties iekšā, bet viņi apzināti tā kā to nedara. Tas varētu būt, šī kārtas varētu būt arī par to, kad jūs tā kā, tā kā tomēr apzināti pagriežaties prom no šiem te tā kā, no tā, kas jūs kaut kur vēl tā kā, tur. Varbūt, piemēram, pagriežaties prom no kaut kādām atkarībām. Es nezinu, kāpēc, bet man nebūtu parasti šī kārtas par to nav, bet šodien man viņa tā kā ļoti uz to ir. Tā kā varbūt kādam tiešām ziņa priekš kādu. Un
paskatīsimies, kas vēl šobrīd ir. Bet, jā, ja šeit mēs tā kā, nu, neklausam šim te savam tā kā, nu, ego kaut kur tur vienā ausī murmināt, bet pagriežamies tā kā pret sevīm, prom no visiem šiem te tā kā tādiem mānīgajiem māņiem, un tā kā, ja no šīm tādām tā kā neredzamām mažām sevi atbrīvojam, tad patiesībā mēs nonākam tādā ļoti pozitīvā vietā. Šis varētu būt arī, piemēram, par jaunām mājām, par jaunu māju vietu, varbūt kāds kaut kur pārvācās. Tas varētu būt arī par kādām svinībām vai svinēšanu. Caurmērā gribētos teikt tā, ka ja šobrīd arī ir kāda netik pozitīva situācija, kurā esat vai esat iesaistīts, tad cenšaties tā kā iziet ārpus no sevis, paiet maliņā, paskatīties uz to no malas, tā kā, un ja vien jums izdosies tā kā izkāpt no šīs tā kā tādas, nu, sava ego tā kā kontrolas, tad tiešām nonāksiet jaunā skaistā vietā. Finansēs un ar darbu saistīts. Kaut kas tāds mazs un pozitīvs. Ja esat uzsākuši kaut kādu jaunu darbiņu, jaunu projektu, jaunu kaut ko, tad tie varētu būt, nu, tā kā tā ziltiņa varētu būt, nu, tāds tā kā, nu, pirmais tāds ar aci saskatāmais, nu, tāds tā kā darba auglītis. Šī kārts ir, nu, šeit viņa tāda pabriesmīgi izskatās, bet patiesībā ja tieši ar darbu finansēm saistīts, tad jā, iespējams, kad ir arī beidzies kaut kas, piemēram, esat pazaudējuši darbu, tad šī kārta savukārt iesaka, nu, neiesaka, bet tā kā nākamais uz priekšu ir tā kā, ja šeit ir grūti, tad pēc tam tā kā, nu, tādiem tā kā, nu, maziem solīšiem, bet viss iet tā kā uz pozitīvo pusi. Ja ir šīs finansēs kaut kāda sarežģījuma, tad kā vislabāk to varētu atrisināt? Nu, šis te ir par tādu, tā kā, nu, žonglēšanu varbūt. Ja ir, ja kāds, piemēram, piedāvā, ja jūtat, kad vienā darbā jums tā kā, nu, īsti vairs nepatīk, vairs negribās, nu, vai arī tā kā, nu, jūtat, ka jāvirzās uz priekšu, bet, nu, tā kā šeit tā kā, nu, tur domājiet, nu, kā labāk, tur varbūt man jāpārvācās. Ar galvu tas tā kā, nu,
reizēm ir bail, un tad mēs esam pieraduši, bet gribētos tā teikt, ka tas, no kā ir tieši bail, tieši tur vajag doties projām. Un ja vecais darbs jau ir beidzies un ir diskomforts saistībā ar to, vai arī tā kā tieši otrādāk vēl nekas nav beidzies, bet prāts tā kā kaut kur mēģina turēt un apturēt, tad tomēr vajag šo te, jo man šī pirmā doma bija par to, ka tas ir kā viens darbs un tas ir kā otrs darbs. Tad šo te otrs darba iespēju varbūt, kad uzreiz nemaz nevajag noraidīt, jo prātam tā liekas, kad ir, es taču esmu tur pieradis, tas jau nekas, kad man tur ir bezgala neērti vai man tur vispār vairāk nepatīk. Bet es jau tur esmu tā kā, pieradis, un ko tad es tur mainīšu? Jā, jo šeit interesanti šī kārtī tieši ir tā kā, šī te laiva un ūdens par to, kad var doties arī kaut kur citur savas laimes meklējumos. Palūkosimies uz attiecībām. Attiecības te kāds tā kā pārdzīvo pārdzīvo par notikušo, tās varētu būt tā kā skumjas, varbūt par pateiktiem vārdiem, bet varbūt, kad nevajag tā kā, koncentrēties uz tā kā, uz to, kas ir pagājis, jo, tā kā šeit, ja šis te, kausi tā kā ir izlieti, tad šeit šie ir pilni. Vienmēr, lai kāda būtu situācija, tomēr jācenšas uz visu paraudzīties tādā, nevis, kad viss ir pagājis, bet kad viss jau patiesībā vēl ir tikai priekšā. Un ievēroju, kad arī šis sākuma stāvoklis, varbūt, kad šī ir tā kā, viens otru, tādi papildinoši, kur šī brīža enerģija ir saistīta tieši ar attiecībām. Šī te man nav izņemta kartiņa ārā, es viņu neņem ārā speciāli, tas man ir tā kā jokers, un viņa man norāda tieši uz to, kad patiesībā mēs katrs pats esam savas laimes kalējs, un ja šeit, ja mēs koncentrējamies nevis uz aizgājušo, bet uz šo mirkli, uz tādām pozitīvām emocijām, tad mums patiesībā vislabākais ir, vai tā kā pieņemt to, ka vislabākais brīdis ir šis brīdis, vai arī, kad patiesībā vislabākais man vēl ir priekšā. Kas vēl vērsi varētu sagaidīt nākamajā mēnesī attiecībās? Jā, tas ir tieši tas, ko es tikko teicu, tā ir tāda tā kā, tā sava iespēju tā kā apskatīšana, izskatīšana, kur es tā kā, varu doties, kas man ir priekšā, patiesībā jau mums tā kā visa pasaule ir vaļā.
šī dāma ir par tādu, man gribētos viņu nosaukt par tādu nesatricināmi mierīgu. Viņa tiešām ir par zemes zīmēm, vērsts arī ir viena no zemes zīmēm. Viņa nekur neskrien, viņa pat īstenībā neko negaida, viņa ir tādā savā tā kā sazemētā mierīgumā, un tā ir priekš attiecībām tāda ļoti īstenībā laba un auglīga vieta, kur atrasties, jo viņa kā lai saka, savas domas ir vērsusi pati uz sevīm. Viņa ir stabilā savās finansēs, savā tādā, būtībā. Viņa noteikti, tā kā jūt savu pašvērtību, Jā, šeit par attiecībām pirmā izkrita šī, un otrā tā kā šī, jā, ir tiešām, kaut kādi pārpratumi. Šī varētu būt par strīdiem, par tādu, tā kā rīvēšanos varētu tā teikt. Šis jau varētu būt jau, tāds lielāks un pamatīgāks, arī par, attiecības varētu arī izbeigties, bet, tornis ļoti bieži brūk tieši tāds, kas ir uzbūvēts uz nestabiliem pamatiem. Bet šī te dāma pašā vidū šeit ir, viņa tā kā, tāda ļoti mierīga, tā kā, ar tādām domām, kad, ja tā kā, ja tam tā jānotiek, tad tas tā kā, tā arī notiek. Tā kā viņa drīzāk raugās, tā kā, uz priekšu, nevis, tā kā, iesaistās kaut kādā ķīviņā, tā kā viņa apzinās savas, tādas, savus, tiešām sazemētību, savu vērtīgumu, un, man gribētos tā teikt, kad, ja kāds jūs tā kā mēģina, pavilkt uz kaut kādu strīdēšanos, tad es redzu, ka, kad jūs esat tā ļoti tādā savā mierā, un kad, tā kā, kad šīm te kaut kādām, varbūt, kad provokācijām īsti nepadodaties. Tāds mēneša ieteikums. Ieteikums ir par vienredžiem. Vienredži tas noteikti ir saistīts ar fantāziju. Ar to, ko mēs spējam iedomāties, bet pastāv tāda teorija ļoti interesanta, kad, ja cilvēks to patiešām spēj iedomāties, tātad tas ir iespējams. Tātad pēc šīs teorijas, ja kāds ir
par šiem te vienradžiem, tāda patiešām pastāv. Es to šobrīd tulkotu kā tādu, ja tiešām dzīvē varbūt, kad, tā kā viss, šeit tādā redzamā realitātē nenotiek tik gludi, tik vienkārši, tik maigi un līgani varbūt kā gribētos, tad es aicinātu jūs tā kā varbūt uz meditāciju, varbūt uz ir brīnišķīga pasaku terapija vai uz kādu citu radošu nodarbi, varbūt tikai kā klausītājiem, varbūt arī kā tiešām kā radītājiem, bet tā kā pavērst savu skatu projām, no tāda varbūt, kad negatīvā, bet pievērsties tādam varbūt tiešām ļoti, ļoti radoši savai fantāzijai. Un otrs, uz ko kāds būtu vēl mēneša ieteikums. Jā, šī kārts ir tā kā par transformācijām. Nevelti kārtas ir tā kā tādas gribētos tā teikt, kad no vienas no vienas bedres otrā, tā kā no ļoti, ļoti laba, ļoti tāda, tā kā varbūt netika ļoti vieglās enerģijās, ja, bet šī ir tiešām par to, kad viss transformējās un viss mainās, un ar šo man gribētos tā kā teikt to, kad tur, kur mūsu domas, tur arī seko līdz mūsu enerģija, un tieši tādēļ, ja vēl jau vairāk, ja dzīvē notiek lielas transformācijas, lielas izmaiņas, viss brūk, jūk un gāžās, tā liekas, kad viss ir slikti, tad ieslēdziet pasaku, paklausieties. Jo, jā, kur mūsu domas, tur mūsu enerģija, un ja mēs tā kā slīkstam tādā, kad viss ir slikti, tad arī mēs aizvien vairāk tā kā šo te negatīvo sākam pievilkt. Tāpēc vēršaties uz sevi, vēršaties uz savu radošumu. Man liekas, ka vērši ir ļoti radošas personības, tiešām tādi zemes bērni. Noteikti viss izdosies, un arī tā kā šī brīža ļoti mainīgā planētu stāvokļa, astroloģija, iesaku astroloģiju izmantot nevis, kā tagad to ļoti daudz izmanto, kā tādu masu, gandrīz baidīšanas kaut kādu paņēmienu, bet paraudzīties uz to, kad patiesībā visas pārmaiņas pa lielam vienmēr mūs aizved pie kaut kā labāka. Tāpēc es ticu, ka jums viss izdosies, lai brīnišķīgs februārs. Paldies, ka bijāt! Uz tikšanos atkal kādā citā video.